Dviņi, šī ir jūsu aprīļa prognoze. Skatāmies, kas mūs sagaida aprīlī. Tā, tad sāksim ar aprīļa sākumu, kas mūs sagaida. 3 monētas, tas ir par sadarbību, varbūt būs kaut kāds jauns klients, vai šī ir arī ģimenes kārts, varbūt būs kaut kāda ģimenisks pasākums. Sadarbība, arī mācības, varbūt būs kaut kādi jauni kursi vai pulciņi vai intereses, kaut kāds jauns hobijs. Aprīlī. Tā, aprīļa vidus, kas būs dviņiem. Tā, šeit mums ir 6 zobeni, tas ir par braukšanu vai došanos fizisku vai pārnestā nozīmē uz kaut kādu labāku vietu. Ja jūs šobrīd kaut kas neapmierina dzīvē, sadzīvē, ikdienā, darbā, attiecībās, tad jums būs doma vai iespēja radīsies, kā to mainīt un pavērst uz labu. Tad šī ir došanās, braukšana tur, kur ir labāk. Aprīļa puse, beigas, kas jūs sagaida. Ugunīgi nobeigsies aprīlis 8 zīžļi, tas ir par kaut kādu darbību, pārmaiņām, kustību, būs varbūt kaut kādi jauni projekti, jaunas idejas, ko gribēsiet realizēt. Vai nu vienkārši pavasara enerģijas ienāks jūsu dzīvē un sāksiet aktīvi rosīties pa mājām, taisīsiet revīziju.